Sveiki mūsu otrajā raidījumā. Pirmais randiņš pie mums šodien ir ciemos. Brīnišķīgs, izskatīgs vīrietis, vārdā Raivis. Un, protams, mūsu lieliskā Evija, ar kuru mēs kopā iepazīsim Raivi tuvāk un uzzināsim, kāds viņš ir, kas viņam patīk, kas nepatīk un kāda tad būtu viņa sadarīgā sieviete. Mani sauc Raivis. 37 gadi, augums 1,83 m, strādāju par CNC operatoru, programmēju iekārtu, virpoju metāla detaļas, dzīvoju Liepājas rajonā. Es esmu gatavs jaunām sadarīgām attiecībām. Sveiks, Raivi! Sveiki! Čau! Klausies, Raivi, mums ļoti interesē izzināt un saprast, kāds tu esi. Kā tu dažos vārdos pati sevi raksturotu? Tā, es esmu introverts, kluss, mierīgs, prātīgs. Man patīk, ka es esmu neatlaidīgs, godīgs, patiess. Man patīk atklāti runāt par lietām. Ja kaut kas nepatīk, es saku. Patiesību sakot. Lielākie dialogi sociotipam Balzaks notiek viņa iekšienē. Un lai arī varbūt Raivim pašam šķiet, ka viņš ir ļoti atklāts un ļoti tiešs, no tā baidīties noteikti nevajag. Tāpēc, ka dziļākās sarunas notiek viņa paša iekšienē, un tas nebūtu nav tā, ka viņš ir tāds cilvēks, kas iet katram klāt un saka, ko viņš par viņu domā, vai cik ļoti viņam nepatīk šī situācija. Visticamāk, Raivis šīs lietas ir izdomājis, izsapņojis savā galvā, izrunājis tik tiešām to nepatiku vai strīdu vai savu pretenziju, bet patiesībā skaļi to nemaz nav pateicis. Tāpēc noteikti nevajag Raivi uztvert kā tādu ļoti tiešu, taisnprātīgu un varbūt drusku nepatīkamu un biedējošu cilvēku, jo tā tas nav. Tev patīk sapņot? Es nesapņoju. Es naktīs guļu. Nezinu. Pa dienu, ko tu dari? Ir cilvēki, kas stāsta, jā, es tur naktī to un to, bet es nolikos, izgulēju un no rīta pamodos. Bet pa dienu? Kāds tu esi pa dienu? Kāda ir tava ikdiena? Ko tu dari? Piecelies? Pieceļos. Rīta rosme? Jā. Jā? Nē. Pasarg Dievs! Man rīta rosme ir tur sakopt suni, padzert kafiju un brauc uz darbu. Aha. Un ko tu dari darbā? Es strādāju par CNC operatoru, programmēju CNC iekārtu un virpoju detaļas. Tas ļoti atbildīgs darbs, ne? Ir gan. Tur vienu podziņu nepareizi nospiež un... Tad tev patīk koncentrēties? Jā, man patīk tāds, sīkumains darbs varbūt. Kad tu iedziļināties detaļās? Koncentrēties, uz tādiem sīkumiem varbūt. Un lai tevi nesteidzina? Jā, tas ir tāds darbs, kur nav liela sadarbība ar kolēģiem. Es tur viens pats pie iekārtas strādāju, tā kā savā telpā. Cilvēki tev liek mieru. Jā, un tev tas patīk. Man liek mieru un es izdaru savu darbu. Šeit Raivis ļoti labi atklāja un raksturo to, kāds viņš ir darba vidē. Un savā ziņā šie ir arī ideālie darba apstākļi šāda tipa cilvēkam, būt vienatnē, darboties nesteidzīgi, strādāt savā tempā, ritmā, nebūt pārāk ciešā miedarbībā ar citiem kolektīva dalībniekiem un vienkārši čubināties mierīgi savā nodabā. Tātad tāda aktivitāte, proaktivitāte un tāda ļoti aktīva darbošanās no šāda tipa cilvēkiem nav sagaidāma. Un ko dari vakarā? Vakarā man ir savi darbi. No viena darba uz otru darbu, ja? Jā, es esmu iesēdies mājas remontā un tad pēc 8 stundu darbdienas es vai daru kaut ko, kas man liek atpūsties no darba, vai atkal es
remontēju, nezinu, Kas līdz droši vien 10-11 vakarā un eju gulēt. Un kāda tad tev hobija ir? Kā tu izklaidējies? Hobijs varētu būt, man patīk retro mašīnas. Kad vien ir iespējas brauc uz Žiguļu salidojumiem. Oho, tagad būs limuzīnas jāienaks krāsā, tad droši vien arī visi sabrauc. Pavasars, vasara, rudens, kad satiekamies dombiedri, un tad mēs te pabraukājam pa Latviju ekskursijās. Un kādas sievietes tev patīk? Skaisti. Bet kas ir tās īpašības, ko tu ļoti augstu vērtē sievietē? Tas, ka viņi ir pašpārliecināti, apmierināti ar sevi, lai nekritizē sevi. Un tad attiecīgi tevi arī liks mierā? Jā, ļoti iespējams. Kā es izskatos? Man piestāv. Labāk, lai liek mieru un pat ar sevi ir. Bet tu izsaki komplimentus? Ja ir pamats izteikt komplimentus, jā. Okay. Sociātības Balzaks tik tiešām nav pats daļrunīgākais un romantiskākais cilvēks, tāpēc tādus skaistus vārdus par to, kā es zvaigznes no debesīm tev nonesīšu, kā es tevi apburšu un ietīšu mīlestībā un visādas citas salkanas mīlas izpausmes, nav tas, ko mēs no sociotipa Balzaks varam sagaidīt. Jā, tici, viņš tik tiešām pamana visu, kas tevī ir labs vai varbūt arī netik ļoti kārtībā, tāpēc viņa dēļ ir vērts pacensties, bet tas, ka šos labos, patīkamos vārdus sagaidīt skaļi izteiktus, tās būs diezgan sarežģīti. Visticamāk ir tā, ja viss ir kārtībā, tad vienkārši nekas netiek teikts. Un ja kaut kas nav kārtībā, tu noteikti par to uzzinās. Tādi tie Balzaka komplimenti. Un kas tās īpašības, varbūt, ko tu sevī ļoti augstu vērtē? Par ko tu gribētu, lai tev izsaka komplimentus? Kas tev liktos tā kā vērtīgi tiešām? Par kaut kādiem darbiem, ko es daru. Ka tev sanāk? Jā, man patīk, ka ļauj izpausties. Sievietes bieži vien grib, lai izdara to, izdara šito, vai ne? Lai nekomandē tu gribētu, jā? Jā, man nepatīk, ka komandē, bet ļauj izpausties un pēc tam novērtēt to, ko es esmu izdarījis. Lai arī Raivis saka, ka viņam nepatīk, ka viņu komandē, patiesību sakot, sociātības Balzaks ir tieši tāds cilvēks, kam tāda sapurināšana un sabužināšana ir ļoti, ļoti vajadzīga. Dažkārt šo tipu piemeklē tāda melanholija, sērīgums, bēdīgums, apātija, dzīves apnikums, un tad tas īstais veids vai tie vārdi, kas var nākt par labu, lai šo cilvēku atgrieztu dzīvē, ir gan diezgan skarbi, gan tieši, gan varbūt kaut kādos brīžos arī tādi diezgan sāpīgi. Bet tā nu tas ir. Tāpēc, no vienas puses ir saprotams, ka cilvēks nevēlās, ka viņu komandē ikdienā, bet kas ir jāzina, ka krīzes situācijās tieši šāda rīcība, šādi skarbi, asi vārdi, konkrētas, varētu pat teikt, pavēles, ir vienīgais veids, kā šo tipu var sapurināt un atgriezt atpakaļ normālā dzīvē un uz sliedēm. Tā kā, no vienas puses nepatīk komandē, bet tās ir tās rūgtās zāles, kas šim tipam ir ļoti vajadzīgas. Kā tu gribi, lai to novērtējam? Cik skaisti vai cik labi? Jā, kāpēc ne? Malacis. Man tās emocijas, gribās redzēt. Pašam man nav nesanāk. Bet tu esi tāds spontāns, piemēram, tāda emocionāla sieviete, viņa tev teikt, es gribu aizbraukt kaut kur redzēt kaut ko tu saulrietu. Jā, braucam, kāpēc ne? Jā, tad tu ļautos un patīk tev tādas idejas. Jā. Un kas būtu tas, ko sievietei no tevis noteikti negaidītu? Kaut kādas āršķirīgas emocijas un saprast sievietes emocionālo pasauli. Lai es man mieru. Jā, es šitā nesaprotu.
Sociotipa Balzaks visvājākā un vissāpīgākā vieta ir emocijas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šāda tipa cilvēkiem ir gan grūti paust, parādīt savas emocijas, bet vēl jo vairāk viņiem ir grūti saprast, nolasīt un manipulēt ar citu cilvēku emocijām. Tāpēc šāda tipa cilvēki bieži savā virzienā saņem pārmetumus par to, ka viņi ir neemocionāli, ka nevar saprast, kāds ir viņu īstais garastāvoklis. Varbūt viņi bieži izskatās drūmi, sapīkuši vai vēl kaut kā, bet tas ir tikai tā iemesla dēļ, ka tas ir šī tipa vissāpīgākais, vājākais punkts. Un neviens nevēlās, lai viņa varžaci un sāpīgo vietu kāds īpaši bakstītu, izaicinātu un vēl jo vairāk novērtētu. Tāpēc arī Balzaki cenšas turēties tādā neitrālā emocionālā stāvoklī, nebūt ne pārlieku priecīgi, ne izteikti sapīkuši, bēdīgi un kur nu vēl dusmīgi. Tāpēc arī šo nevar prasīt no Balzakiem, lai viņi spētu iesaistīties citu cilvēku emocionālās labsajūtas uzlabošanā, glābšanā, atbalstīšanā, tāpēc, ka paši ar šo ļoti grūti tiek galā. Un tieši tāpēc nedrīkst Balzakus biedēt ar emocionāliem izteikumiem, ar dažādām balss intonācijām, ar šņākšanu, rūkšanu, kur nu vēl balss pacelšanu. Tā kā šajā ziņā ar Balzakiem ļoti prātīgi un uzmanīgi. Vienreiz sabiedēsiet, atpakaļ vairs nedabūsiet. Kāds tu iztēlojies tas savas sadarīgās attiecības? Tas ideālās vai idiliskās? Idilīte, kurā tu gribētu būt attiecībās. Tāds sapnis par attiecībām, sajūtas varbūt tā, vai vide, kādā tu gribi būt. Kur, mēs katrs sapņojam par to, kā vide. Būs. Jā. Kaut kāda savu privātā zona, privātā telpa. Man vajag māju pie ezera, piemēram. Savu teritoriju, kur realizēties, kur darīt kaut kādas darbiņas. Kā tie introvertie vīrieši grib tā sievietē mājā Jā. Nāc pie manis, lūdzu, re, kur šita man tas nebūs tāds ciematiņš, kur kaimiņu būšana. Nedaudz nostaka no kaimiņiem. Kur ir savu zonu, kur pliks par sētru pastaigāt. Bet ja tavai sievietei gribēsies uz to ballīti, uz tiem svētkiem, un kur ir problēma aizbraukt? Lai viņi brauc, ja? Nē, var arī vien braukt. Tad tev vairāk saistā dzīve laukos, nevis pilsētā. Jā, noteikti. Šobrīd tu dzīvo? Bet es viennozīmīgi šito negribētu apgalvot, jo man dzīve bieži vien pa vēderu un noliek uz ceļiem, un tagad mācies dzīvot savādāk. Bet tagad dzīvo pilsētā? Nē, ārpus pilsētas man ir mājiņa. Bet tu esi tā kā arī elastīgs, pieņemsim, ja tavā dzīvē ienāk tā tava foršā, superīgā sieviete, tu principā esi gatavs arī kaut ko mainīt. Ja? Jā. Kas ir tās lietas, ko tu spētu dot savai mīļotajai sievietei? Mieru, plecu savu, atbalstu, azoti, mājas. Pavilkt tuvāk zemē varbūt, kad zemā lidojumā, ka lido. Atgriezt realitātē. Jā. Kaut ko pakritizēt, nonākt līdz varbūt labākam rezultātam. Tas, starp citu, šīm gaisīgajām Napoleona cietēm ir ļoti nepieciešams. Jā? Jo lidojums, es vismaz varu pēc sevis teikt, kad ir augsts. Un tad tie Balzaki, viņi tā kā tāds... Atgriež realitāti. Negluži ziemeļvēji, bet tāds višķiņ tā mierīgāk. Kurš? Mēs jau pamazām diezgan daudz iepazīstam Raivi, bet tas, ko mēs vēl varētu gribēt uzzināt, ir kāds ir tas tavs dzīves ritms, jo šobrīd viss izklausās diezgan rāmi un mierīgi. Varbūt, ka tu vēl vari nedaudz ieskicēt to savu. Vai tu gribi šajā mierā kaut ko mainīt? Es esmu gatavs mainīt. Šobrīd tas dzīves ritms ir, es strādāju 8 stundu darba dienu, un pēc tam man ir brīvs laiks sev vai saviem darbiem. Man tas tie labi patīk. Un ja tā sieviete tavā dzīvē iebrāžās kā tāds viesulis, un tagad mēs tā un šitā, un tad mēs vēl varētu mājai kaut ko tur nokrāsot un visu izmainīt. Un rozes sastādīt, jā. Tu būtu ar mieru? Stādīt rozes? Visu, kā teikt, piepildīt tos sapņus. Jā.
Lēni un mierīgi? Kaut ko, jā, noteikti. Mēs varam diskutēt par šo jautājumu. Ja tu teici, ka tev jau ir mājiņa. Jā. Ja? Un ja to mājiņu vajadzētu tur izmainīt? Pārtaisīt? Nē, man šoties, nē, paldies. Nē? Es jau tikko esmu visu izdarījis tur. Nu nekas. Skaistāk, dārgāk Bet padarīt. mīļotās dēļ. Kaut ko pielāgot varam, jā. Tas jau labāk izklausās. Bet tu gribi ātrāku to dzīves ritmu un tempu, tādus, nezinu, lielākus apgriezienus vai soļot uz priekšu lielākiem soļiem, būt, nezinu, varbūt gribēt kaut ko ambiciozāku, vairāk. Nu, tas ir tas, ko tava sadarīgā sieviete var ienest tavā dzīvē, kad viņa iedod to lielumu tai dzīvē savā ziņā. Jo tu teici, ka tev ir viss tā mierīgi, tur sapnis, tur čubināties tai savā pasaulītē. Tā sadarība jau viņa ienes savā ziņā pilnīgi citu pasauli. To mēs redzēsim. Es esmu gatavs ņemt pretī un sajust, tas man der vai nē. Raivis un viņa sociotipes Balzaks ir tāds cilvēks, kas ļoti viegli padodās pavilkšanai līdzi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka partneru attiecībās viņam blakus ir jābūt spēcīgai, izlēmīgai, jaudīgai, dzīves priecīgai sievietei, kura ļoti labprāt uzņemās iniciatīvu, kurai ir daudz spēka, enerģijas, interešu, aizrautības, ka viņa ar to var aplipināt šo te Balzaka tipa vīrieti un pavilkt līdzi. Jā, iespējams, ka sievietes gaida iniciatīvu no vīrieša puses, bet ja tu tā jūties, ka tu gribi, lai tevi kaut kur parauj līdzi, tad visticamāk tu neesi sadarīga Raivim, un tev ir jāmeklē pašai savs spēcīgais, enerģiskais, ambiciozais Napoleons. Bet šajā gadījumā Raivim ir vajadzīga sieviete, kas ņems iniciatīvu savās rokās, kura par to nebaidīsies un nekautrēsies. Un Raivs, protams, par to būs ļoti, ļoti priecīgs. Un tāpēc arī labprāt ļausies un metīsies mēģināt. Runāt tev patīk? Jā. Tieši šī tik daudz. Kā tu tagad runā? Mans jāvēl kaut kādas atbildes, bet, ja veidojās diskusija, ja ir tā kā savā starpā par ko runāt, jā. Kas ir tās tēmas? Es arī sāku sarunu. Kas ir tās tēmas, kas tev aizrauj? Ko tu varētu runāt dienām? Labi, Dienām? stundām. Dienām es nevarētu runāt. Stundām. Balzaks vispār nav tāds aizrautīgs tips. Jā? Tas ir jāsaprot, ka viņš tur tagad nepavilksies uz kaut ko. Un tā kā, jā, ak Dievs, 3 dienas par... Man vairāk ir darīt, nevis runāt. Nu jā, īsāk, jā, gribētos īsāk. Mazāk runāt, vairāk darīt. Bet tēmas, par kurām varētu ar tevi parunāt? Jebkas? Par mājas remontu. Raivi, kāds tu esi naudas lietās? Kāda ir tava attieksme pret naudu? Es tērēju visu. Jā. Tas ir šķērdīgs. Taupīgs laikam neesmu, jā. Bet dāsns? Tad jau laikam jāstērēju visu. Bet pagaidi, Somiņu uz tu ko tu nopirksi? tērē? Vai tu nopirksi to jaunu laminātu kaut kādu tur? Prioritātes, kas ir prioritāte brīdī? Es jau sapratu, ka lamināts. Jā. Tu tur ziedi un kaut kādas tur, nezinu, Jā, kā tev romantika? somiņas. Romantika. Jā. Kaut kādu laiku nav piedzīvota. Bet tu pats radi romantiku, vai tu viņu labprāt pieņem savā virzienā? Es nezinu, laikam vairāk gribētu pieņemt. Piemēram, tu ienāc istabā un tur ir sveces un tāda rožu sirds un tev tur jāieguļās vidū. Tev patīk tas? Jā? Nezinu. Vanna, piemēram, ja, ar putām un tu šampanietis blakus. Patīk tev? Jā, es labprāt iegultos. Jā? Vannā, jā. Vanna ir saprātīga. Tas rožu ziedlabas. Rožu ziedlabas uz grīdu. Un tad tu bīri stāv virsū. Īsti nebūs. Kā tev ir ēst gatavošana no tādām praktiskajām lietām? Es vairāk patīk ēst, nevis gatavot.
šito no tevis Tas ir gatavais ēdiens, iebrauc veikalā, paķer. Nē, es kaut ko par retam pagatavoju, bet tā, kad ar prieku, nē. Bet tu arī tajā ēšanas ziņā, tā kā savā ziņā, tad esi, tā kā, varbūt nevis neizvēlīgs, bet, ja tev pašam jārisina tie jautājumi, tev pašam ir sevi jāpabaro kaut kā. Un tad tu domā tagad tā, kur tieši? Kaut ko ātri. Jā, galvenais ir ātri. Jā. Un lai nav pārāk dārgi. Kā tu iztēlojies savus kāzas? Es negribu iztēloties. Es bijušas ir 2 kāzas, man pietiek. Beidz, bet tu satiec savu ideālu lielisko sadarīgo sievietes. Kāds, ka gribēs precēties? Tad, kad es satikšu, tad es arī iztēlošos. Kas ir tās īpašības sievietē, kas tev šķiet nepieņemams vai nav foršas vai, sievietes mēdz būt visādas. Kas tev nobiedētu? Jā, varbūt tam kāda ir, valdonīga vai dikti apsviedīga vai traki ambicioza. Jā, kas liekas, nē. Noteikti, kad klusa nerunīga, man neder. Jā, ko jūs tādi 2 nerunātāji kopā iesāksiet, vai ne? Tādi, kas nerūpējās par sevi. Par tevi? Par mani. Par sevi viņi nerūpēs, par tevi rūpēs. Kas ir tas, ko negribās? Jā. Pirmkārt par sevi, un pēc tam par mani. Vai parūpējās par sevi, jā? Sākumā. Nē, redz, šitais jau mums tas sakrīt, attiecībā uz to sadarīgo. Tātad tava sadarīgā Napoleona sieviete būs gan tā, kura par sevi parūpēsies, gan arī būs gan runīga un komunikabla. Šitais mums viss pareizi. Jā. Kā tev, piemēram, ar tādu sievieti, kura ļoti visu ir saplānojusi un stingri turās pie plāniem, un tagad, mēs sarunājām, ka tāda neelastīga. Bet tu saproti, viss notiks tā kā pēc grāmatas. Pēc plāna. Man nekas nenotiek pēc plāna. Tad tu gribētu, lai tava sieviete ir arī elastīga. Tev patiktu. Pielāgoties vajag, jā. Tu nenobīsies no tās savas Napoleona sievietes? Jā, tāda. Nobīšos. Tas ir, man kaut kā liekas, ka tas ir normāli nobīties. Pretēji man. Bet varbūt tad tu varētu tām dāmām pateikt priekšā, mēs tā kā brīdinām, ka tu varētu sabīties. Bet kā to vajadzētu, uztvert vai virzīt tālāk uz priekšu? Kā zināt, ka tu neesi nobiedēts līdz bezsamaņai, bet ir varianti tomēr kaut kā tā kā Kādu tu gribētu, lai tā pieeja tev notiktu? Uz kaut kādām lietām man ir jādod laiku padomāt. Viņai ir jābūt interesei izvilkt no manis kaut kādas atbildes vai rīcību. Viņai jābūt tādai sparīgai, vai pamudināt uz kaut kādu rīcību. Jā. Bet droši vien tas tā mazliet pamudina, tad dēļ padomāt. Jā. Pamudina. Jā, dod laiku. Lai nav tā, ka visu laiku tikai un varbūt tad arī tām dāmām jāsaprot, ka laikam tā iniciatīva attiecību veidošanā īsti no tevis nenāks, vai ne? Ka tu nebūsi tas, kurš tad ies tagad pa ballītēm apkārt un skatīsies, kur tur visforšākām. Noteikti nē. Čika. Ejam, šeit mazāk. Labākajā gadījumā es kaut kur no bāra paskatīšos, varbūt kādu skatienu. Bet... Piemiegs ar aci vai ar ne? Arī varbūt. Nē, tas jau būs daudz. Viņš izmetīs kaut kādu tādu skarbo joku, tādu atšos droši vien, un tad skatīsies, vai viņi nāks viņu tur tālāk bakstīt vai ne. Katrā ziņā tas nozīmē to, ka pēc mūsu šīs sarunas visas, kurām ir iepaticies Raivis, ir pašām jāraksta, jāinteresējās. Drosmīgi jāuzrunāja. Un šis vīrietis ir, es negribētu teikt, jāpaņem. Bet kāpēc arī nē? Kāpēc arī nē? Jā, Balzaks tāds tips, kurš arī ļautos, ka viņu paņem. Un tas ir forši, vai ne? Zināt, kad arī tādi vīrieši ir, un kuri labprāt gaida to jaudīgo, foršo, skaisto, enerģisko Napoleona sievieti. Viņš varbūt vēl to nenojauš, bet viņš noteikti ir gatavs. Viņš būs super laimīgs satiekot šādas sievietes. Es vienkārši to zinu. Un kas ir pats labākais? Tā sieviete būs vienkārši laimīgo lozi izvilkusi, tad, kad satiks Raivi. Tev tā gribētos, ka tu tev domā, vai ne? Jā.
Mēs apliecinām, ka tas tā arī ir. Mēs tev izsniedzam certifikātu. Derīgs attiecībām. Jā, apstiprināts.